Kurā grāmatā ir vairāk informācijas, slavenā romānā vai nejaušā, it kā pērtiķa rakstītā tekstā ar tikpat daudz zīmēm? Šķietami vienkāršs jautājums, taču atbilde uz to ir atkarīga no tā, kā mēs definējam un novērtējam informāciju. Ir divas galvenās pieejas šai lietai. Literārā jeb humanistiskā perspektīva un informācijas teorijas perspektīva. No literārā viedokļa mēs varētu apsvērt jēgas bagātību, tēmu, stāstījumu un personāžu dziļumu. No informācijas teorijas viedokļa mēs varētu novērtēt dublējošas informācijas līmeni tekstā, jeb teksta redundanci. Tātad, vai mēs mēram slavena romāna strukturēto stāstījumu, emocionālo rezonanci vai teksta datu entropiju? Padziļināti izpētot šīs perspektīvas, mēs atklāsim, ka atbilde nav tik vienkārša, kā varētu šķist. Atbilde ir atkarīga no tā, kā mēs definējam informāciju. No literārā viedokļa raugoties, slavens romāns parasti ir bagāts ar nozīmi, tēmām, saskanīgu stāstījumu, personāžu attīstību un stilistiskajiem elementiem. Tas ir gobelēns, kas auss no cilvēka pieredzes pavadieniem, mīlestības, zaudējumiem, prieka, bēdām, triumfa un izmisuma. Informācijas bagātība slēpjas tajā, ka tā spēj atspoguļot sarežģītu cilvēka emociju un pārdzīvojumu klāstu, kas bieži vien sakņojas dziļā kultūra vēsturiskā nozīmē. Turklāt romāna vērtība sniedzas tālāk par vienkāršu izklaidi. Tas kalpo kā spogulis, kas atspoguļo sabiedrības normas, vai kā āmurs, kas tās izaicina. Tas pauž idejas, raisa emocijas, rosina uz introspekciju un dialogu. Šāda veida informācija nav tikai dati, tā ir ceļš uz izpratni, mācīšanos un kultūras attīstību. Romāna spēja vēstīt par sarežģītām idejām, likt just, domāt un uzdot jautājumus ir informācijas veids, kas ir augstu vērtējams humanitārajās disciplīnās. Runa nav tikai par vārdiem, bet par idejām un emocijām, ko šie vārdi mūsos izraisa. Turpretī nejaušam tekstam, lai gan tam ir tāds pats zīmju skaits, trūkst šīs jēgas dziļuma un saskaņotības. Tas ir kā mīkla, kuras visi gabaliņi sajaukti kopā, neatklājot ne attēlu, ne stāstu, ne vēstījumu. Tātad, raugoties no literatūras vai humanistiskā viedokļa, slavens romāns, bez šaubām, satur vairāk informācijas. Šāda veida informācija ir būtiska cilvēka izpratnei, mācībām un kultūras attīstībai. No otras puses, informācijas teorija, kas ir matemātikas un datorzinātņu nozare, bieži mēra informāciju entropijas izteiksmē, kas ir neparedzamības jeb nejaušības mērs. Iedziļināsimies šajā perspektīvā. Pirmkārt, entropija un paredzamība. Nejaušs teksts pēc savas būtības ir ļoti neparedzams. Atšķirībā no romāna tas nav veidots pēc vienotas struktūras vai parauga, tāpēc katrs vārds ir pārsteigums. Šis neparedzamības jeb entropijas līmenis ir tieši tas, ko informācijas teorijai patīk mērīt. Lai gan slavens romāns ir jēgpilns un emocionāls, tajā ir ievērojams daudzums lieku burtu, ko varētu izlaist. Piemēram, teksts būtu lasāms arī bez patskaņiem, lai gan ievērojami grūtāk. Patskaņi atvieglo lasīšanu, bet no informācijas teorijas viedokļa tie samazina jaunas informācijas daudzumu uz katru raksta zīmi. Nejaušu tekstu nevar saspiest. Ja abus tekstus pārbaudītu ar informācijas teorijas algoritmiem, piemēram, tādiem, ko izmanto datu saspiešanā, rezultāti varētu jūs pārsteigt. Nejaušs teksts, kam nav paredzamas struktūras, būtu mazāk saspiežams. No tīri tehniskā viedokļa, tas padara nejaušo tekstu informācijas ziņā bagātāku. Tādējādi, ironiskā kārtā, tehniskā ziņā nejaušs teksts satur vairāk informācijas. Lai to atkārtotu, nepieciešams viss pamatteksts. Taču atcerieties, ka tas ir tikai viens redzējums. Informācijas vērtība var būt subjektīva atkarībā no mūsu definīcijām un konteksta, kādā tā tiek izmantota. Ja mēs runājam par informācijas vērtību no cilvēka kultūras, izglītības un emociju viedokļa, tad slavenais romāns glabā vairāk informācijas. Tā struktūra, tematiskā bagātība un spēja nodot sarežģītas idejas un emocijas padara to par nenovērtējumu informācijas avotu no cilvēciskā viedokļa. Tam ir liela ietekme uz mūsu izpratni, mācīšanos un kultūras attīstību. Tomēr, ja mēs skatāmies uz informācijas teoriju, atklājas cita aina. Šajā gadījumā var teikt, ka nejaušā tekstā ar augstu entropiju un zemu paredzamību ir vairāk informācijas. Tas ir tāpēc, ka tā struktūrā un sižeta attīstībā trūkst redundances, tāpēc tas ir mazāk saspiežams un bagātāks tīras datu entropijas ziņā. Tātad jautājums par to, kurā no tiem ir vairāk informācijas, ir atkarīgs no tā,
kā mēs definējam un mēram informāciju. Romāns ir bagātāks ar cilvēkam nozīmīgu saturu, bet nejaušs teksts ir bagātāks tīras datu entropijas ziņā.